Nu, izbraucām notestēt mašīnu pirms Igaunijas sacensībām. Paskatīsimies, kas funkcionē. Jo pēc kārbas remonta atpakaļgaitas brauciena. Pēc testa uzdinām mašīnu uz piekabes un dosimies virzienā uz ziemeļiem. Pulkstens 1:21. Sport Travelers. Tūliņu mauks pa Latvijas ceļiem, lai uzspētu līdz 7 līdz Igaunijai. Tiekās! Esam Igaunijas gājām tehnisko komisiju, nespīdēja viena lampa, nofiksējām ar vadu, piefiksējām otru ar vadu, uztaisījām samarēzu, lai nostiprinās plasmasa un stikls. Un šeit nostiprinājām visu, jo tā ir gaisma, un gaismu stiprina ar ko? Ar vadu! Pareizi! Un tā, esam uz starta robežas. Tūliņai saprast, kur mēs stājamies. Un visiem šodien ir kopīgs starts! Uhu! Gatavi startam. Noskaņojums visiem. Boevoj! Cīņas pilns, cīņas pars. Ritenis uz malu atzīmē pie kura punkta, ja? Tas ir pie 6. Kā nu gadījās kādu, ne? Čurakovam trāpījās kotlete. Izbraucam pirmo dienu, reku mums bišķiņa apsalusi mašīna, jā, bišķi mitri, reku trose, darba rīks manējais, iestindzis, bet tā arī tu paldies Dievam, viss vienreiz vienā gabalā, viss kārtībā. Jā, viņčojamies 2 reizes. Mēs savējos nepametam, reku mūsu cīņu biedrs rezerves ritens, kurš nokāpa no jumta, lai mums vieglāk. Mēs esam finišējuši, nekas nestandarta, vienkārši pirms nododamies neliela tehniskā inspekcija. Jā, kur ilgstīts čērstieni, tas arī viss, kas ir. Tagad vai tas bija. Pārējais ir labi. Gonkas laikā bija svētīga, kad kvadrocikls iemauca mums aizmugurē. Mēs apstājāmies paskatīties, cik dziļš grāvis, un pēkšņi bija trieciens no muguras. Pagriežamies, un tur rozā ķivere un igaunis ar milzīgām acīm. Un tā otrā diena, pulkstens 6:50, esam mūsu rumaku piepildījuši pilnu ar degvielu un gatavi šīs dienas izaicinājumiem. Sekojiet mums! Tā agrā rīta stundā var bišķīt apskatīt mierīgi rumakus, automobīļus, ar kuriem braucam. Reku, te ir viens Volviķis, te kāda kvadra,
Reku te tādi jaudīgāki aparāti arī ar klīrensu līdz mūsu jumta malai. Un te tad arī diezgan plaši pārstāvēti ir amerikāņu ražotāji Jeep. Reku divas Toyotiņas, arī tādas ar pieklājīgiem 40. riteņiem. O jā, skujiņa klasiskā. Fantastika. Jā, un redz, kur kotlešu masa. Reku pamanās arī kāds vēl Jimmy's sugas brālis būt. Nu, un te jā, arī kāds vecs paģērs. Ir arī Lanģiks. Viss īsts, kompakts, braucošs. Labrīt! Tātad mūsu komanda ir uz starta. Rekur šitie te nesagatavotās mašīnas mums būs jāsakapā. Rekur latvieši, rekur igauņi un Suzuki Jimny Crew! Visi! Braucām tur 600 metrus ar visu lēkāšanu, ar visu. Iegājām ļoti ātri līkumā, pēkšņi palikām bez stūres. Maksimālais brake test. Šeit mēs ielidojam kokā, bišķīti viss. Jo nolūza reaktīvā. Jā, nolauzām šo. Un ar šo mūsu komandu apsveicu ar 2024. sezonas noslēgumu. Lūk tā. Lūk, šeit mēs ielidojām ar visām saknēm -1 Igaunijas bērs. Un mēs tagad risinam, varbūt mums sezona nebeigsies. Mums vajag welding mašīnu. Svarkā, metināmais. Un mēs varbūt turpināsim. Pagaidām stūrēsim ar elektrības vadu. Viss. Nu, šeit bišķīt. Nu, tas jau standarts. Dotajā brīdī esam servisā. Tūlīt noskrūvēsim stieni. Un sāksim metināšanas procesu. Un varbūt 2024. gada gonka turpināsies. Protams, ka ir 23. gads, ko jūs domājāt? Vakardienas esam kaut kādi? Nē. Tā, izrādās, ka te jau scen šitā vēdiņa, jo rekur ir vecais plīsums, kas ir netīrs un noplīsis šodien tikai kādi 60%. Bet no remontēs ir visas 100. Visi sākam metināšanas procesu. Gāzi ir vaļā? Viņš bez gāzes? Kāda gāze? Vienkārši maziņš aparāts, kabats pārnēsējamais. Amerikā pusdienas lielāka kastīte ir nekā svaračka. Ilgi skatīsieties šo video, būs saudzēs. Nu, tā, tūlīt Džeki saka -40 un dosimies piedzīvojumos tālāk. Tā. Nu, vienādi sakot, labi, ka bija metināmais, paņēmām, sametinājām. Turpināsim sacensību. Nu, ko? Atsējām strici, atsējām šeit. Es braucu atpakaļ, mašīna bam, bam, bam. Un mums bija tā, ka šitā skrūve atspiedās pret radiatora aizsargu un bija izsavienojums pa mašīnu. To mēs esam salabojuši, atrisinājuši. Lēja mums ir sametināta bling, bling, jauna, labāk nekā bija. Un dotajā brīdī pamanījām, ka bišķīt amortizators, nu, tā kā negribēja ar mums vairs braukt. Bet
sacensības. Tātad atbraucam uz servisu, jau silda skrūve un vācu policists palīdz mums skrūvi uzsildīt visu siltu, lai dabūt ārā skrūve. Mēs varētu turpināt šīs burvīgās Igaunijas sacensības. Atbraucam pateikties par servisu. Šajās Igaunijas sacensībās mums izdalīja lūk šādus 2 trekerus. Viņiem jābūt vienmēr ieslēgtiem. Rādījus punkta paņemšana 30 metri. Karte. Un tā mēs braucam. Tātad 11:32. Atgriežamies ierindā. Esam pie koka. Re, kur koks nelikumīgi pārvācās ar A-vektoru pārvākšanās servisu. Un mēs startējam un turpinam mūsu brīnišķīgās sacensības. Tā kā 2023. gada sezona mums nav noslēgta. Mēs nebeidzam uzlabot mūsu mašīnas tehnisko stāvokli un uzlabojumus. Laikam esam konstatējuši, ka buņģa ir atdalījusies atkal no rāmja, tā kā bija Ladoga trofija sacensībās. Un tagad mēs pievilksim un turpināsim braucienu pa autobānu. Autobāns. Video diez vai var noteikt, bet stāvums ir RFC cienīgs. Tie mazie punktiņi, tie ir motociklisti. Un mēs pēc tam jābrauc arī augšā būs. Aizmugurīt jau atrāvās, aizmugurī riteņi. Pakaļ mēģināt paskriet pa sāni. Vai var saprast, ir pretī cilvēki. Man liekas, bērns ir. Paņems? Šeit varat redzēt. Es nezinu, ko jūs varat redzēt. Es vienkārši braucu gar maliņu. Jūs tagad redzat. Kontents uz aizmuguri. Pēc pāris kalniem apstājāmies pārbaudīt mašīnu vēlreiz. Un pēc sekundēm 5 turpinam braukt. Nobraucām no tāda kalniņa, Elējā savācies ir ūdentīši. Turpinām vesteļu pa ūdeni.
Kamēr braucām, mums atkapinājās atsaite amortizatoram priekšēju labajam. Principā, nevis atkapinājās, bet atpūta. Bet sacensību turpinam. Mēs esam piebraukuši pie Igaunijas ūdenskrituma ar Suzuki. Suzuki un ūdenskrituma. Tā, braucam lejām pa kalniem. Un te ir mums te gandrīz 90 grādu siena tāda. Tā saucamais standarta poļu nobrauciens. Arī kāds mums piesprādzēsies. Drošība pirmajā vietā. Jā. Mēs izkāpam ārā, lai netraumētos. Vienkārši stūrmaņi ir maz, pilotu ir daudz. Uzkarās vēdera. Tas nekas. Jā. Un noslāpa. Pirms šādiem šķērsļiem vienmēr izkāpjat ārā un novērtējat situāciju, lai nesanāk kaut kādas blēņas. Lai nesanāk šitādas blēņas. Oi, puic! Jā. Ej, tu nost. Uzmanīgi baigi slidens. Jā, šitādas blēņas, lai nesanāk un džeki apmetās. Mums jābaros vēl viņa lejā. Mēs tūlīt izdomāsim labāko plānu, labāko secinājumu. Un viss, man jau ir plāns, mēs brauksim. Atbraucām uz otrās dienas pirmā posma finišu. Ielējām degvielu. Un tagad mums ir brīvais laiks no 5 minūtēm līdz stundai. Pēdam un turpinam tālāk. Notiek remonta darbi. Atskrūvēja šits kārtoja reizi. Šobrīd remontējam. Tur ir nazis. Kamēr licinam. Izkāpš ārā no tur dubļu, ļankška. Tur dubļi, šeit dubļi. Ar mums brauc mūsu jaunais komandas biedrs, Koks. Divreiz gandrīz apmetāmies uz sāna, bet izturējām. Pilots risina, nu arī stūrmaņu svars risina. Ir īpaši tas, kas sēž aizmugurē. Taisni, pa kreisi, taisni. Palaid bremzes vaļā, vaļā bremzes! Bremzes palaid vaļā! Zināmu iemeslu dēļ filmēšanu turpinu no āras. Nu ko, braucām. Atkal līkumā pazuda stūre un mūsu ātrais remonts izturēja aptuveni vēl 60% no pārējās gunkas. To pieņemsim lēmumu, ko darīt.
Dosimies vai uz finišu, vai turpināsim. Tātad tika pieņemts lēmums piesiet nokritušo detaļu. Labi, tur gaismas mums nav. Piesiet nokritušo detaļu un dosimies uz finišu. Tā kā sacensības mums ir pabeigušās, skalojam mašīnu pirms uzzīmes traileri. Nu, ko esam atbraukuši uz mazgātuvi. Nomazgāsim mūsu sporta auto. Pirmajā dienā mēs ieguvām 3. vietu no 7 mašīnām. Un otrajā dienā mēs nenobraucām 5 stundas, bet kopvērtējumā palikām 5. Open klasē. Nu tā, sacensības ir beigušās. Automašīna gatavojās apkopēji. Tiksimies nākamajās sērijās.